Bet jūtos lepns, ka es eju uz priekšu un man krīst nosčēs certā izmēta džinsanītes. Esiet sveicināti, draugi, es esmu nonācis atkal pilsētas džungļos, ja? Uztaisīšu šorīt brokastis. Viņa jauna recepte šitādi jūs vēl nav redzējuši. Es jums pastāstīšu, kas tur jāliek iekšā, ja? Tur bija iespienci, ja? Kaut kāds griedi, tur veidīgais jogurtiņš vai proteīns, kāda auglīte pieliek, kāda rieksīša, zemesrieks viestiņa. Šitādi jauna recepte. Bet tā, ja mēs pavisam godīgi runājam, tad vajadzētu bišķi atradināties no šitās brokastis. Ines arī teica, ka bišķi kaut kur iemaisīt biežāk to sāļu brokasiņu. Tā. Bet man šodien tā garšo. No, to laika līniju mums atkal šodien ir kā ir. Treniņš izpaliks, bet papumpēsies džeks. Nu tā, iešāvu lidiņā uzreiz pusdienas. Šodien turpināšu būt oriģināls un paņemšu kaut ko tādu, ko vēl neesmu ņēmis, ja. Rēku pastās, rēku vists, šitā te krūtiņa, dārzenīši. Šitie salātiņi, zināt, tur zemesrieks mērcītiem višķi iekšā. Kefīriši. Nu tā zigā šodien, tā kā izmēģinām visu kaut ko jaunu. Bet jūtos lepns, ka es eju uz priekšu un man krīst nosčēs certā izmēta džinsanītes. Nu ko, ņemot vērā, ka tagad vispār vairs nav laika neko taisīt. Good food! Kas mums te ir šoreiz? Lēti salāti ar humusu! Paņem šitos, jo te ir visvairāk kalorijas. Te ir 409. Nu, jūs te nāni redzat, bručkus, ja? Bet 409 kalorijas. Turpinam pievienot arvien jaunas lokācijas manai barības uzņemšanai. Diena ir pievarēta. Te ir bišķi piesien dūši. Izdomāju, ka ieķegošu vien kefīru glāzīt. Varbūt, ka bišķi pa īši šodien sanāca. Nu, brokas bija. Es kroši mēs to manēju broksiņa vienu biespienu to torziņu. Ņemsim kā 650. Pusdienā bija 800, 1450, kā 2100 kefīru glāzi būs priekā. Labnāk, draugi.